Kā jūs vērtējat Rīgas domas darbību un vizuālo reklāmu, kas izvietot Ziemassvētku laikā? Pilsētvides attīstību kā tādu. Jūs taču esat redzējis to objektu pāri ielai? No, kāda doma ir? Nē, nu vai jums patīk viņu vai nē? Vai kā jūs vērtāt? Vai... Mēs vērtējam ļoti labi. Malacis vai nē? Ušakovs domājat uzstādīs? Nezinu, kas to ir uzstādījis. Bet, kā, teiksim, naudas izlietojums šim projektam jums liekas atbilstoši? Nē, reklāma ir normāla. Jūs zināt, par ko reklāma ir runa? Nu, tā īsti nav reklāma, tā kā vidas instalācija tur pāri ielai, jūs redzat tādas dzeltenās eglis. Vienīgi, kāpēc jūs šogad esat izdarījuši Rīgā tādu stūrību? Koku eglis uzstādījis. Es normāls eglis nevarēju uzstādīt. Nu, tieši tā, jā, es arī īsti nesaprotu to finieru eglis būtību. Finieris, cik zinu, ražos tiek no bērzi, jā, tā galīgi nav Ziemassvētkiem piestāvoši. Ja mēs nesam to pirmās eglītes izmantotāju vārdu pasaulē, varbūt mēs varējām tiešām eglīti uzstādīt labāk. Dabīgi. Tieši tā, kāds jums viedoklis par to? Es jūs laikam pamodināju no miega. Skaidrs, paldies. Jūsu viedoklis ļoti noderīgs katrā ziņā aptaujā, un mēs viņu noteikti izmantosim kaut kur. Nē, tāpēc, ka man vienkārši nepatīk tas, ka šitās koku eglis, un kāds tas ir tā egli ir egli. Tieši tā, eglē jābūt kā eglē, nu ne jau finieri kaut kādam gabalam izgaismot. Nu skaidrs, tieši tā, to naudiņu jūs taču būtu izmantojuši savādāk droši vien. Nu, mums nav naudiņas, mēs esam navadīgi cilvēki. Bet jūs taču esat Rīgas iemītnieki, jebkurā gadījumā. Nu jā. Ušakovs nedod jums tā vienkārši naudiņu eglēm. Jūs taču būtu labāk uztaisījuši. Jūs būtu atnesuši no meža par noteikti, ka, ja jums iedot 8,000 eiro, jūs būtu uztaisījuši super eglis, vai ne? Jā. 7 sev, nu, bet vismaz egli īsti uzlikuši. Es tā saprotu. Nu, tieši tā. Nu, bet tāpēc, tas ir mums no bērnu dienām, tas ir kaut kas svēts. Nu, tieši tā, nu, Ziemassvētku vispār tāds sirsnības un piedošanas laiks. Nu, kā tā var uzlikt tādu parastu plakanu egli un domāt, ka viņi būs izskatīsies labi. Es to nesaprotu vienkārši. Es īsti nesapratu, ko jūs man sakat, bet, nu, es varu jums uztīt cigareti. Jums cigareti interesē? Jā. Pa interviju, jā? Jā. Nav problēma. Nu, super vīri. Kā jūs sauc? Vilnis. Un jūs? Rihards. Skaidrs, jā. Ļoti patīkam. Paldies, interviju šo beidzam. Uztīšams pa smēķim, lai labāks naktsmiegs šeit. Es saprotu, šeit pašapkolpošanās visu diennakti. Ideāli. Ļoti labi. Bet to jau neorganizē arī Rīgas doma.